Ārkārtas sēde ir sasaukta pēc manas iniciatīvas, lai izskatītu pamatā divu jautājumus dienas kārtībā. Ietverts vēl ir tā kā trešais, kur mēs nepieņēmām, noraidījām lēmumu par 3x3 tās nometnes finansējumu. Tā. Uz sēdi ir ieradušies 6 deputāti, esam tiesīgi lemt par darbu kārtību. Var tādu darbu kārtību apstiprināt? Jā. Kas ir pār? Ejam pie pirmā jautājuma. Maksas pakalpojumu iedzīvotājiem un to ieviešanas kārtību. Var sakot, mēs izsludinājām tādu aptauju, kādas pakalpojumus mēs sniedzam, vai tādus arī nevarētu sniegt komersants. Un saņēmām tikai divus tādus iesniegumus, kurus varētu sniegt komersants. Viens bija par ēdināšanas pakalpojumiem no Petūnijas, un otrs bija par transporta pārvadājumiem ar vieglo transportu. Līdz ar to, tad tos pārējos pakalpojumus, ko mēs līdz šim tad sniedzām, nav kas no komersantiem sniedz. Un tagad vajag jūsu atzinumu, vai tad mēs vispār sniedzam, vai atstājam pašplūsmā visu. Mans priekšlikums ir kad turpināt to sniegšanu, un patreiz, kamēr nav izveidināti jaunie cendrāži, tā kā pēc tiem veciem cendrāžiem, un tad mums uz augustu ir jābūt jāapstiprina neizveidina tā kā jaunie cendrāži. Tāls, un tad kā turpinās, vai kā? Ir tā, ka tu bija izveidinājām to aptauju, vietējā informatīvā ziņās, un nosūtījām atbildi bez kā izvērtējuma. Viņi vēl prasīja ekonomisko pamatojumu, bet kādu ekonomisko pamatojumu var pielikt, ja neviens cilvēks vai struktūra vienīgi nepiedāvā. Un ir jau tādi, piemēram, nometnes no visas, kas, kā lai saka, ne privātajām visiem ir telpas, ne viņi grib kaut ko redzēt tās viesmājas vai kas. Nav acīm redzot no cilvēkiem izdevīgi, un līdz ar to mums jādod ir papildus atbilde. Atstājām tos, teiksim, nedzīvo privatizēto māju apsaimniekošanu, kas nav mūsu, ko mēs bijām likuši aptaujā. Neviens nepieteicās, bet tur ir kā paši viņi, kā lai saka, tās nav ne pašvaldības ēkas viņas ir, ne viņi mums, ne viņi ir uzskaitījuši sapulci, kā viņi gribētu, lai mēs apsaimniekojam, to izņēmām ārā, un bija tur tai aptaujā arī, vai kāds negrib pašvaldības ceļus, tīrīt no sniega, arī neviens nav pieteicies. Ko tad izņēmām ārā, jo pašvaldības ceļu tīrīšana nav maksas pakalpojums, tas ir pašvaldības funkcija. Un tad, teiksim, viņš bija, atvainojos, Ausma, kas te pārtrauc, viņš bija domāts tā, lai komersants nevar mūsu vietā tīrīt arī pašvaldības, tā viņš bija. Viņš neviens nav pieteicies uz to, ka viņš gribētu mūsu ceļus tīrīt. Tāpēc, teiksim, to, kā mūsu maksas pakalpojumi no pašvaldības ceļiem izņēmām ārā. Un par tiem maksas pakalpojumiem, teiksim, tad jau deputāti apstiprina, tie ir visi viņi nav tie pārējie, teiksim, kopēšana, blintēšana, tie tepošie. Tie ir zem tā pēdējā punkta, kā, teiksim, turpinās viņus sniegt, jo neviens nav pieteicies pilnīgi. Uz tādu arī nepieteiksies, kuriem tad ir jānovērā, cik kilometrs vajag un cik tas darbs ir jāpadara, jo tāds sniegt, tas ir tāds abstrakts jēdziens.
Vajadzēja cenu piedāvājumu. Tur jau ir uz tādu, un es kā privātu uzņēmumu, es tur nepiesākos, jo tur jau tā nezinu jau, kas tur jādara. Ja konkrēts kilometrs man piedāvā vienā mēnesī, tur ir 300 kilometri jāizstum. Es to plānoju iekšā un man iedodēt. Piemēram, to jau tad, kad ir sezona vai zina, vai tieši tā, bet, teiksim, tu pieteiksties stundu, ziemā sniegs nebūs, piemēram, tas jau tā nereāli, to var, kā lai saka, darbības gaitā, kas vispār ir, jo ir ziemas pilnīgi bez sniega. Tagad jau praktiski bija galvenais ēdināšana, uz ko mums vajadzēs, tas autobus, maksas pakalpojumi ir tāds, ko, kā lai saka, ko pašvaldības sniedz iedzīvotāji, ja viņš tā bija domāts tā aptauja, nevis tieši pašvaldībai, tāpēc to ceļu galu. Teikumu vēl noņēmām nos. Ko tu Andi teici par tiem autobusiem? Nē, mums jau pašiem ir autobus, priekš kam tur ņemt no malas vēl kaut kāds pārvadātājs. Tas ir valsts kontrols tikai. Tas ir priekš valsts kontrols, var sakot, lai mēs varētu, kad mums nav kas sniedz, mums ir jādara. Ka mēs nevaram pamaksas Tas ir par to licenciņas mums terās virsū, bet mēs jau nenodarbojamies ar komercdarbību. Tas jau nav ne peļņas, nekā tur nav. Tā ir vienkārši par pašizmaksu, kad vienkārši darām to darbu, ko neviens te negrib darīt. Tāpēc jau arī neviens īpaši nepiesākās. Viņam jau ir autobus, man liekas, privātajiem tiec vai ir pasažieru autobus, un ja viņš grib vadāt, viņam atkal vajag visas licences un atļaujas. Neviens jau uz to neizsniedz. Man jau uz to iet arī uzrasties, kas viņš sniegt, bet tad šī, ka pagus nav vajadzība. Mums jau tie ir atsevišķi gadījumi, tie maksas pakalpojumi. Jo kāpēc dienā maršruts kaut kur brauc. Jo ir atsevišķi gadījumi, kur cilvēkam tiešām kaut kas ir jāizdara, ka viņš nevar pabūt ko, kas cīņu izdara. Tāpēc autobus ir atsevišķi reizi, tāpat arī reizi vai divas gadā ir tas, teiksim, gazelīgi vai, kaut kā tehnika. Piemēram, to granti tāpat, mūsu grants arī tā iekraušana un viss mums taču ir pašiem vieglāk izkontrolēt, ja mēs dod, citādi vēl sūtīt tiekrokas. Tur nemaz nevar laiks tiekšķīt, kad jau tur sarakņās vai nekas tur nevar. Sarakņās un arī uzstāvīt. Nē, tad jāstāvīt klāt. Tad jāizdomā visu karjeru, izdomā privātu uzņēmējiem karjeru, un tas sniedz pakalpojumus tādā ziņā, bet ne jau šitā te, kad tas grib tas vēl. Izdomā tad, bet cik viņš tur izgrāvs, ko tur izgrāvs, kas tur būs. Tur jau tad vienam visu laiku lasēt vienu karjerā un jāaptēki. Un arī, teiksim, tās ēdināšanas, kas mums ir te skalmaņu kroks, viņš tikai vasarā. Tā sezona ir tāpat nometnē mēdināšana. Nav jau, teiksim, lieli, ja ir 100 cilvēku, viņš ar to nespēja paēdināt. Tie jau ir atsevišķi gadījumi. Pēc viena standarta viņiem ir jāskata, un viņi arī to sako liels vai mazs vai. Teiksim, tiem atsevišķām lūšanām, atsevišķām ēšanām, līdzreidiem cenām, tāpat kā nometnī, teiksim, mans prieks var tos paskaidrojas apmēram, es domāju, ka to jau jūs arī zināt. Vēl tad deputātiem ir tad jautājumi par to pirmo telefonu. Tad varam balsot, ka mēs esam izvērtējuši, un tad sniedzam šādas pakalpojumus. Tā tad ir. Tā, kas ir pārāk? Tas ir 6 pārāk. Zai. Nākamais ir par papildus maksas pakalpojumu centrāļu apstiprināšanu. Sakot, kad bija valsts kontrola, viņi uzgāja, kad nav mums pretī domas lēmums par muzikas skolas instrumentu nomu. Kaut kur jau tas lēmums ir, jā, bet vienkārši tas ir kāds atpakaļ ir pieņemts un vienkārši viņš nav pielikts tagad klāt.
Un mēs arī patreiz tad arhīvus neraksimies, ja tad vieglāk tad apstiprināt un to cenu rādi, jo tāds viņš ir. Ir jau tā, ka, ja drīkst piebilst, tad, kad 14. gada sākumā pēc eiro pārvēršanas likuma pārtaisījām, tur bija jāliek katram iepriekšējais cenrādis periodā līdz 9. gada jūnijām. Tas ir pašvaldības laikā. Tas lēmums nevis stiprināts, viņš ir kaut kad iepriekšējos, teiksim, kaut kas pārvalda vai kas viņš iepriekšējā laikā bija apstiprināts. Un vienkārši arī arhīvā tā uzreiz viņu nevarēja atrast, un tāpēc, ka nebija tas pamatojums viņam apakšā viņu. Tas par to siltumu, par to, ka tas tarīgs, kas bija ierakstīts, ka mums nav par siltumu apstiprināt, piemēram, neapstiprināt tarību, tas ir ar domas lēmumu, lēmām par telpu, viņš viņi pašā lēmumā tur iekšā vienkārši, bet tāpēc te viņš nav, tur parādīs viņiem. Un sakot, tad apstiprināt 3,53 eiro cenu plus PVN, tas PVN ir 21%, ja? Tad kopējais ir bez PVN, un iekam ir PVN 3,56. 3,53 bez PVN un vērtības nodokļu. Kopā viņš nāk 4,27. Tā varētu būt, jā. Bet to 4,27 nevar rakstīt, jo ja mainās PVN likme, un pat atkal iekļaut, teiksim, ka 1% būs vairāk. Tāpēc, un plus PVN un viss. Līdz augustam nekas nemainīsies, un uz augustu tas ir viss nav jā. Mums ir jāapstiprina cenrādis bez PVN un jānorāda, ka tam pakalpojumam ir PVN. Tu nevajag rakstīt kopsumu. Valsts kontrola uztver, ka tas ir nepareizi. Labi, 3,53 plus PVN, tas ir par 6 par. Lēmums pieņems, ja. Nākamais, trešais un pēdējais ir par dotāciju biedrībai 3x3. Var sakot, šo mēs skatījām pagājušā sēdē, balsis, lai pieņēmtu lēmumu nepietīk un lai noraidītu arī nepietīk. Un tagad es lieku pārskatīt, ja, un tad tā kā deputāti rosināja, ka 200 eiro tā kā varētu atļauties. Tad finansiāli atbalstīt, ja, filmas 3x3 veidošana, pārskaitot 200 eiro biedrībā 3x3. Jā. Tā, kas ir priekšā? Jā, 6. Labi, paldies.